Un es atceros, kad ārsts piesauc mums un brīdināja, jaunie cilvēki, ko jūs šeit dariet, jūs nesaprotat. Jūs var savu dzīvi sabojāt. Jo šeit bīstami. Nebija nekādas maskas, nekas nebija, ja? Un tur bija, grūti slimi cilvēki, ja? Protams. Kas klēpoja un tā tālāk, ja? Bet es lūdzu, es atceros, kad es gāju tur, es lūdzu, es piesaucu 91. psalmu un domāju tā, Dievs, tu man aicināji tur sludināt, un tu pasardīji mani, un viņi sarga mani. Ja? Tas bija interesants tas laiks, bet tas bija dedzība. Mēs gājām visur, visas slimnīcas, visur. Es atceros, arī gāju 4. cietumā, tur bija vēl, kad bija viņš Jelgavā, ja? Arī tur sludināja. Es daudz ko nezināju, es tolaik tikai bija tāds jauns cilvēks, man bija tur 18, 19 gadi, bet es gribēju kalpot visur.